Cilvēki nāk pakustēties, jo viņam ārsts lika. Cilvēki nāk pakustēties, jo viņš vienkārši grib justies labāk. Cilvēkiem negribās sportot vairāk kā 2 vai 3 stundas nedēļā. Man liekas, treneru profesija ir viena no tām profesijām, kur tu vari ļoti sevi piepildīt kā profesionāls, jo tu redzi sava darba jēgu un rezultātus. Jo, teiksim, ārsts, viņš tevi izārstē, tu esi pateicīgs ārsts, viņš tev izrakstīja zāles. Bet treneris bieži tu patrenējies, tu pēc pusgada par to treneris aizmirsis. Tu esi īstenībā ļoti liels iedvesmotājs kā treneris, ļoti. Un kad tu to saproti, kad cits cilvēks tev pasaka, tu izmainīji manu dzīvi, tie ir tādi spēcīgi vārdi, vai ne? Jāsaka, cik dažādi mēs paši, tik dažādi arī ceļi līdz tādai vai tādai profesijai. Šodien pie mums sarunā ir viesi, kuru ceļš līdz treneru profesijai ir bijis ļoti atšķirīgs. Anna Rungovska. Anna, tu esi bijusi stjuarte un aizputē šobrīd esi izveidojusi savu sporta zāli. Anna, labdien! Labdien! Un Mārcis Mucenieks, profesionāls atlēts un CrossFit Rīga līdzīpašnieks. Sveika, Krista. Sveiks, Mārci. Tiešām izklausās ļoti, ļoti atšķirīgi, ļoti interesanti. Varbūt 2 vārdos iepazīstoties, Anna, kā tu nonāci no stjuartes līdz savas sporta zāles īpašnieces titulam? Jā, es atgriezos Latvijā, par stjuarti strādāju apvienotajos Arābu Emirātos. Iepazinos ar jau savu tagadējo vīru šeit un atgriezos atpakaļ uz Latviju. Un tad sākās arī mans fitnesa ceļš, lēnā garā, sākot ar grupu nodarbībām, un tad arī lēnām ar vīra palīdzību un atbalstu izveidojot savu sporta zāli, kur es vadu arī privātos treniņus. Bet kas bija tieši tas pirmais solis trenera profesijas virzienā? Saka, tu atgriezies Latvijā? Jā, sāki ar grupu treniņiem, varbūt ieskicē mazliet smalkāk. Es sāku vadīt grupu treniņus, jo nekas tāds tajā brīdī nebija pieejams aizputē. Un man tieši uzrunāja sieviešu auditorija, jo man ļoti, ļoti patīk strādāt ar sievietēm kopumā, vispār sieviešu enerģija, kopā būšana. Un man gribējās izveidot tādu kā komūnu, nevis tikai treniņus, kur atnāk un pasporto un viss, bet kaut ko vairāk. Un tad es sāku vākt tās sievietes apkārt sev. Jā. Labi, Mārcis, tu savukārt mācījies, cik saprotu, studēji ekonomiku un paralēli pats nodarbojies ar crossfitu un uzsākt vadīt treniņus. Tev vairāk bija tāds, tā kā praktisks risinājums, lai iegūtu kaut kādus papildu līdzekļus, pareizi saprotu? Jā, tā to varētu teikt. Man sanāca tā, ka es studēju ekonomiku, tajā brīdī es vēl nebiju sācis sportot. Man ļoti, ļoti nepatika tā doma, ka man būs jāsēž dzīvē, jo es visu bērnību daudz kustējos, un tādēļ manī nospieda tā doma, ka es pabeigšu ekonomiku, un ko es darīšu, iešu strādāšu bankā un sēdēšu pie galda. Un es gribēju kaut ko citu darīt, un tad es aizbraucu uz Vāciju pastrādāt kā melnstrādnieks, un tur es sāku domāt, ko es gribu darīt tālāk. Un tad, principā, es sāku pats sportot, toreiz kaut kur internetā uzzināju par crossfitu, un tad, principā, visa mana dzīve bija 10 stundas darbā, un tad 3 stundas zālē. Un tā es dzīvoju katru dienu, pirmos 8 mēnešus gāju katru dienu uz zāli. Un tad es sapratu, ka es gribu savu dzīvi saistīt kaut kādā veidā ar sportu, jo gribās darīt to, ko gribās dzīvē, priecāties un baudīt, nevis sēdēt pie galda. Un tad es meklēju, kā es varu sportot un iztikt. Un tad tā tas gadījās, ka es paralēli sāku strādāt kā treneris, un tā arī man lēnām pavērās visas iespējas. Un tad, principā, sākumā bija vienkārši tā, lai pats sponsorētu sevi un varētu sportot. Okay. Un tad, ja mēs skatāmies uz tādiem tiem pirmajiem lielākajiem izaicinājumiem, ar kuriem tu saskāries, sākot vadīt treniņus citiem, crossfits tas ir tāds
ļoti visaptverošs sporta veids. Es domāju, ka tu man piekritīsi. Bet kas bija tas, kas tev pašam? Varbūt tu vari iedot tās abas divas prizmas, gan to savu personīgo, trenējoties pašam, kas bija tas, es nezinu, sarežģītākais, jā, izaicinošākais, laikam būs tas īstais vārds, un kas bija tas izaicinājums tieši vadot treniņus citiem? Es domāju, ka pašam trenējoties, tas izaicinājums bija vienkārši redzēt, ko es varu. Jo sapnis bija kļūt par pasaules līmeņa sportistu un potenciāli varbūt nākotnē ar to naudu pelnīt. Un tad tam arī tika visa enerģija atdota. Un tad treniņi sākumā bija burtiski kā izdzīvošanas veids, un tad ar laiku sākās parādīties arī interese par to pašu profesiju, par darbu un darbu ar citiem cilvēkiem. Un tad priekš manis tas lielākais, grūtākais solis tieši sākumā bija saprast, ka ne visi cilvēki sapņo būt par sportistiem. Jo sākumā mana pieeja bija tāda, ka man likās, ka visi ir šausmīgi priecīgi sevi pilnīgi nomocīt, un visi ir priecīgi redzēt, ko viņa ķermenis spēj dabūt gatavu, un tas nāca tikai ar laiku un gadiem saprast, ka cilvēki nāk pakustēties, jo viņam ārsts lika, cilvēki nāk pakustēties, jo viņš vienkārši grib justies labāk. Cilvēkiem negribās sportot vairāk kā 2 vai 3 stundas nedēļā. Un ne visi cilvēki grib varēt izdarīt visas sarežģītās lietas. Varbūt viņiem pietiek vienkārši priekš sevis kaut ko, tā lai viņš jūtās labi par sevi. Un man tas sākumā nāca ļoti grūti un lēni, jo es biju ļoti balts un melns. Ja tu dari, tad kāpēc tu nedari pilnīgi maksimumu? Jo tev pašam bija šī vēlme to darīt uz visiem 100 un uzreiz, vai ne? Jā, un ar gadiem nāca tā pieredze un sajūta, kā izjust cilvēku un spēt viņam iedot to, kas tieši tam cilvēkam ir nepieciešams, nevis tas, kas tev idejiski galvā liekas loģiski. Jā, pie šīs empātijas un tās patiesībā treneru daudzpusības mēs vēl pēc mirkļa atgriezīsimies, bet Anna, kā bija tev ar tiem pirmiem soļiem, tu atgriezies atpakaļ Latvijā, jā, grupu treniņi, sievietes sāki piesaistīt, bet kā, parunāsim no tās sievietes prizmas, kā to visu savienot? Ir tā ikdienas dzīve, bērni, darbs, privātās lietas un gal galā pašam par sevi arī neaizmirst. Kā tu to visu apvienoji tieši uzsākot un kas priekš tevis bija lielākie izaicinājumi? Ja godīgi, es teikšu, ka man nebija grūti samanedžēt, jo tobrīd es vēl nebiju mamma, arī nebiju vēl sievas statusā, bet man bija mans pamatdarbs. Es vispār, kad atgriezos atpakaļ Latvijā, pēc tam arī vēl kādu laiku strādāju par rekrūteri. Es strādāju tieši ar programmētājiem un IT cilvēkiem. Un tas bija sēdošs darbs, un kad es piecēlos vakarā un paskatījos pulkstenī, ka man ir 2000 soļi 5 vakarā tikai, tas arī bija tāds sauciens pēc tā, kad ir jāsporto. Un jā, es sāku vadīt tos grupu treniņus sievietēm 2 reizes nedēļā. Tas bija tīri tādā hobija līmenī, pašai savam priekam, savākties tusiņš, jā, meitenes foršas sievietes, un mēs vēl kaut ko savai veselībai izdaram. Bet es to absolūti neuztvēru tieši pretēji mērcim. Tas nebija mans tā kā peļņas un iztikas avots, un man liekas, tāpēc arī man tas tā ļoti viegli, būs, nebūs, jo man ir tas pamata darbs man bija, un tas bija tāds prieka un tādas garīgās veselības uzlabotājs man aiziet pie šīm sievietēm un veselīgi pavadīt laiku kopā. Vienīgais, kas man bija jāsamanedžē, bija mans pamata darbs, pēc tam vakarā jāatvēl tā 1,5 stundiņa aizbraukt pie dāmām. Arī telpas man pašvaldība nodrošināja, kas arī bija ļoti forši. Tas joprojām tā ir, paldies par to. Un, jā, man tāds ļoti liels izaicinājums, bet es teikšu, ka nebija. Vienkārši iziet un pateikt, jā, tagad es te vadīšu tos treniņus, nāciet pie manis. Jā, lai arī šķietam atšķirīgi tie ceļi, bet tomēr ir vienojošais faktors abiem diviem vēlme pašiem kustēties. Jā. Tad kaut kādas līdzības mēs tur varam savilkt. Bet ja mēs runājam par to, kurā brīdī
jūs paši mazliet tā kā pieķērāt, jārēķinās arī ar šo, jārēķinās arī ar šo, vai tā bija komunikācija ar cilvēkiem, vai pašu motivācija, sevis kaut kāda pasniegšana publiskā telpā, publiskā vidē. Nu, tā kā, kas varbūt mazliet sarežģītāk šķita nekā sākumā likās? Anna, varbūt to arī sākt. Jā, laikam es sāku saprast, ka man ar to ir jārēķinās, kad es tā nevaru. Bet tu esi Ka es atbildīga, jo kā tu treneris pieradini. nevaru pateikt, ka es šodien nebūšu uz treniņu. Es sapratu to tajā brīdī, kad es nodefinēju savu mērķi un misiju. Un tas joprojām ir mans mērķis un misija, lai sports kļūst manā pilsētā un manā Dienvidkurzemes novadā pieejams ikvienam cilvēkam, lai sports ir pieejams. Un tad es to nodefinēju sev un sāku teikt skaļi un sapratu, ka man ir jādara kaut kas, lai tā būtu. Jā, un tad es to sāku tā pavisam nopietni uztvert. Arī, kad es redzēju, cik ļoti liela vēlme tiem cilvēkiem ir, ka tu esi atbildīgs, kad cilvēki tādus vārdus saka. Man pat asars acīs, jo tu esi īstenībā ļoti liels iedvesmotājs kā treneris, ļoti. Un kad tu to saproti, kad cits cilvēks tev pasaka, tu izmainīji manu dzīvi, nu tie ir tādi spēcīgi vārdi, vai ne? Un tad tas kļūst nopietni. Tu vairs nevari atmesties. Skaisti, paldies par Jā. savu atklātību. Un es tev vēl ātri, Mārcis, tūlīt došu arī tev vārdu, bet piebildīšu, ka Anna ir atzīta kā gada cilvēks 2025 aizputē par ieguldījumu fitnesā. Un, manuprāt, tā tava emocija un tā tava atbildības sajūta, ko tu izjūti pret savu darbu, pret saviem vingrotājiem, arī lieliski apliecina to, ka šis te atzinums ir ļoti pamatots. Un tiešām paldies tev, ka tu vari tik atklāti ar to padalīties. Mārci, kā ir tev? Man salīdzinoši ir līdzīgi tie secinājumi galā, tikai ceļš pie tiem secinājumiem ir daudz savādāks. Jo, kā jau es teicu, sākumā tas sākās ar to, ka tas bija iztiks veids. Tas nebija mans mērķis būt trenerim. Es nesapņoju nekad, kad es citus mācīšu. Savā ziņā es arī pēc dabas esmu cilvēks, kurš ir vairāk vienpatis. Man īsti nav nepieciešams tas pūlis apkārt, sabiedrība, tusiņš. Es daudz labāk pavadu laiku pats ar sevi. Bet ar gadiem lēnām sāka veidoties tāda kā saikne ar klientiem, jo klients, kurš pie tevis nostaigā 5 gadus, varbūt vairāk, to ar laiku jau zini, viņam agrāk sāpēja celis, vai viņš ietnāca zālē ar sāpošu muguru. Tagad jau viņš 4 gadus neko nav teicis par muguras sāpēm. Un tad tu parunājies ar viņu, un viņš tev izstāsta tos secinājumus, ko viņš ir izdarījis, un kā pagājuši gadu, kad viņš paņēma pusgadu pauzi, mugura atkal sāka sāpēt, un kā viņš pats savā dzīvē redz, ka viņam ir reāls fizisks labums no tā, ko viņš dara. Un ar laiku tu sāc saprast, ka tavs mērķis ir kaut kādā veidā katram cilvēkam iedot kaut kādu labumu no tā sporta. Un vienam cilvēkam tas labums būs veselība, citam būs mentālais stāvoklis, un tos visus labumus tu esi spējīgs iegūt tikai tad, kad tu sāc iepazīties ar to klientu. Un labi, jūs varbūt neesat labākie draugi ārpus zāles, bet tieši zāles ietvaros tu zini par to klientu daudz. Un man liekas, ka tā ir tāda nenovērtēta treneru prasme, ka treneris ir savā ziņā arī nedaudz kā tāds mini psihologs, kurš veido saikni ar klientu, un tas klients to ļoti daudzās ziņās sāk uzticēties. Un tas man ir bijis tāds lielākais atklājums arī priekš sevis, kā ar gadiem to darot, man jau ienākot zālē jaunam cilvēkam, man jau ir izstrādāti mehānismi, kā es tam cilvēkam pēc iespējas ātrāk nonāku līdz tam brīdim, ka viņš saprot, ka šeit es kaut ko iegūšu sev. Jo tas būtībā ir tas mērķis, lai tas klients paliktu zālē. Neviens nepaliek sportā ilgu laiku vadīts uz motivācijas. Uz motivācijas tu tikai ienāc pa durvīm.
Bet pēc tam, lai tu gadiem paliktu, tur jābūt vai nu community, vai tur jābūt tev saprašanai, kāpēc tu te nāc, kāds tev ir labums no tā. Un tad trenerim tas ir īsts skills iemācīties tam klientam iedot to sajūtu, ka viņš no tevis kaut ko iegūst un ka tam ir jēga. Motivācija ir mainīgs lielums, un trenera darbs nebūtu nav tikai un vienīgi par piemērotāko vingrinājumu atlasīšanu, izvēli, bet kā jau tu minēji, ka tieši šie te instrumenti, kurus tu esi savācis gadu gaitā, tikai vienīgi palīdz tev darbā. Bet man tev jautājums, Mārci, tu esi pats profesionāls sportists. Un cilvēki nāk pie tevis, saprotot, ka tu tā kā zini, ko tu dari, ka tu saproti, ko tu dari, bet vai tur nav kādi zemūdens akmeņi, ka tu kā sportists gribi trenēt cilvēku, kuram varbūt nav šādi te lielie mērķi? Tas ir tieši tas, ko es sākumā arī teicu, ka Jā. sākumā tā bija problēma. Es Kā ir sākumā šobrīd? nesapratu, ka cilvēkiem tas ir grūti, bet šobrīd jau ir tā, ka lielākā daļa klientu ir parastie cilvēciņi. Lielākā daļa klientu nav spējīgi, viņi nenāk no backgrounda, kur tu visu mūžu esi kaut ko darījis. Līdz ar to tagad jau tā acs ir tā uztrenēta, ka cilvēks ienākot zālē, pirms viņš kaut ko ir parādījis, tu 90% jau redzi, kas ar viņu notiek. Un tad vēl, par cik es esmu nedaudz nišas jomā, crossfitā, kas varbūt Latvijā nav tik plaši izplatīts un nav arī daudzi augsta līmeņa speciālisti, bet mums ir vairāki. Tad līdz ar to man vēl papildus ir starp citiem treneriem izveidojusies nedaudz slava ar to, kad pie manis var nākt pēc kaut kāda padoma, kā strādāt ar cilvēkiem. Un šobrīd ir tā, ka man katru otro mēnesi brauc cilvēki no citām Latvijas pilsētām, no Valmieras, no Daugavpils, no Ventspils, no Liepājas, un viņi vienkārši brauc pie manis, lai es viņiem parādu, kā mācīt cilvēkus. Un tā arī ir tāda interesanta darba specifika, kad gadu gaitā tik daudz cilvēku pie manis ir bijuši, un viņi atcerās, ko es viņiem devu, un es tajā mazajā laikā, ko viņi ir bijuši pie manis, es paspēju tik daudz iedot, ka viņi pēc 5 gadiem atcerās pareizi. Tur taču bija Mārcis, viņš visu zina, pie Mārča var aizbraukt pajautāt. Un tas tā kā pēdējos gados sāk parādīties vairāk un vairāk, un tieši tas aspekts man tā kā ļoti palīdz dot to sajūtu, ka manam darbam ir labums ne tikai uz cilvēkiem, bet arī tu kā profesionāls jūties novērtēts profesijā. Jo bieži man liekas, ka treneri, it sevišķi Latvijā, ir ļoti nenovērtēta profesija. Jo, teiksim, ārsts, viņš tevi izārstē, tu esi pateicīgs ārsts, viņš tev izrakstīja zāles. Bet treneris bieži tu patrenējies, tu pēc pusgada par to treneris aizmirsis. Un tāpēc ir ļoti grūti iedot tādu paliekošu efektu, ka tas cilvēks vienmēr par tevi runās, vai viņš tevi atcerēsies. Tādā ziņā man liekas tā arī atšķirība, ka tu esi mazpilsētā. Mazpilsētā cilvēkam nav cita vieta, kur aiziet. Rīgā cilvēks pārceļās no Pārdaugavas uz Teiku. Viņš iet uz citu zāli. Un tad bieži, kad cilvēki nomaina zāles, pēc kādu laiku viņi sen ir aizmirsuši, kur viņi bija un kā bija. Un tad man ir liels gandarījums tajos brīžos, kad es satieku tos cilvēkus, un viņi atcerās, un viņi zina, ka pie manis viņi ieguva daudz. Jo treneris jau strādā preventīvi. Cilvēka labsajūtas labā patiesībā. Tam tā vismaz vajadzētu būt, nevis tikai dzēš ugunsgrēku, tad, kad jau viss ir slikti. Tieši par Rīgu un varbūt par mazāka mēroga pilsētu. Anna, kā tev bija, kas tavuprāt palīdzēja cilvēkiem uzzināt, ka tu vadi treniņus, ka tu esi cilvēks ar sirdi un dvēseli, jūs abi divi, manuprāt, savā vietā, un ka, hei, ir jānāk pie Annas trenēties? Kā tev šķiet, kā viņi par tevi uzzināja? Varbūt tu esi dzirdējis kādus konkrētus jau stāstus? Jā, daudzi uzzināja vienkārši no interneta, no Instagram, manas klientes. Arī citreiz šēroja kaut kādus video un tā kaut kā no mutes mutē. Bet es absolūti vēlos Mārcim piekrist par to, ka es tā citreiz arī esmu aizdomājusies, kā būtu, ja man tagad būtu jāpārceļās uz Rīgu. Jo te ir absolūti cita
darīšana. Ja te ir tik daudz sporta klubi, te ir tik daudz treneri, viens par otru labāks. Ja? Un, protams, konkurences ziņā tādā mazā pilsētiņā ir daudz mazāka konkurence. Un, jā, tas tā tiešām ir. Bet par to aizpūti runājot, kā uzzināju, nu jā, es teiktu tā, ka no mutes mutē tā arī tas aizgāja. Un tad, kad jau es sāku tā vairāk strādāt, tad jo es reklāmu neesmu likusi, kad es sāku strādāt par privāto treneri, es nebiju nemaz nekur ielikusi to, ka es to daru, un vienkārši no mutes mutē, un vispār kā pirmā privātā klienta pie manis atnāca, tas bija tā interesanti. Kaut kāda sieviete, es pat viņu nepazīstu, viņa nav no Dienvidu Kurzemes novada, manuprāt, bija ielikusi Instagramā Ziemassvētkos postu, ierakstu, kur var apakšā komentāros rakstīt, ko tu vari piedāvāt bez maksas, vienu lietiņu, piemēram, tur masāžu vai, nezinu, skropstas pieaudzēt vai kaut ko. Un varēja arī atstāt komentārus, ko tu vēlētos saņemt no kāda. Un varbūt tie, kas izlasa tos komentārus, un tad tur tāda tā kā apmaiņa notika. Un es ierakstīju, ka es varu piedāvāt vienu privāto treniņu bez maksas. Un pieteicās tā mana pirmā kliente. Viņa bija mana pirmā privātā kliente. Jā, tā bija laikam tā pirmā reklāma. Jā, atkal jau apliecinājums, protams, ka slava iet pa priekšu. Gan labā, gan arī netik labā. Un jūs abi divi esat tam apliecinājums, bet arī tomēr tiem sociālajiem tīkliem ir ārkārtīgi liels spēks. Bet vēl atgriežoties tomēr pie tiem apmēriem. Anna, tagad mums klausās kāds topošais treneris un no aizputis. Un domāju, jā, bet reku, tur jau ir Anna, es taču neiešu, nemainīšu tagad to savu profesiju pilsētu salīdzinoši maza, klientu loks cik ir, un gan jau, ka viņas visas ir paņēmusi, taču gada cilvēks 2025 ieguldījumu fitnesā. Es ticu, ka tev ir kādi iedrošinājuma vārdi, ko pateikt. Šādā gadījumā mēs nerunājam, protams, tikai konkrēti par tavu pilsētu, bet vispār, ka nesabīties no tā, ka kāds jau priekšā kaut ko tādu dara. Jā, pilnīgi noteikti, jo arī man priekšā bija treneri, mani kolēģi. Es vienmēr saskatu kolēģus kā kolēģus, nevis kā konkurentus, jo man pat cilvēki ir jautājuši, kā tu tā vienmēr atbalsti. Es arī nošēroju vai uzspiežu to ekstra laiku saviem kolēģiem, jo mums jau visiem ir viens mērķis palīdzēt tiem cilvēkiem pievērsties veselīgam dzīvesveidam, būt veseliem un stipriem. Un pirms manis arī bija treneri un top jauni treneri, un es noteikti, ja tas ir tavs sauciens, es noteikti iesaku to darīt, jo cilvēks iet uz cilvēku, es to esmu 100% pārliecinājusies. Tā, kad 100% cilvēki iet uz cilvēku, un katram izveidojas savs klientu loks, absolūti. To ar savu enerģiju, ar savu, vienkārši ar sevi. Tu pārdodi sevi. Tā ir. Jā, es arī šajā jautājumā tieši gribu ieminēties, jo es pilnībā piekrītu tam, ko tu saki. Kad es pirms kādiem 10 gadiem pārcēlos no Vācijas atpakaļ uz Latviju, toreiz tā fitnesa sabiedrība Latvijā bija nedaudz šaurāka un, varētu teikt, nedraudzīgāka. Kad es atbraucu no Vācijas uz Latviju, es biju nedaudz šokā. Konkurējošāku, tu domā savā starpā, jā? Jo sākumā bija tā, kad cilvēki, tu pasaki, ka tu biji aizgājis izmēģināt citu zāli, visi uz tevi skatījās šķību aci. Cilvēki reāli skatījās, ko tu pie viņiem darīji. Viņi taču tur tādi un šitādi. Un ar gadiem tas viss lēnām ir mainījies, arī savā ziņā mana un citu kolēģu ieguldījumu dēļ, kā es uzreiz pateicu, ka tā nevar.
kad mēs visi darām vienu lietu, mums visiem kaut kādā ziņā jābūt draudzīgiem. Un šobrīd mums ir ļoti līdzīgs tas efekts, ka, ja kāds no klientiem, kā es iepriekš minēju, pārceļās, es tam klientam parasti ieteikšu, uz kurien iet, Jā. un viņi parasti tur arī aiziet. Jā. Un tad tieši tā pati atgriezeniskā saite nāk arī atpakaļ pie mums. Ļoti bieži arī pie mums atnāk klients, un viņš saka, jā, es biju tajā un tajā zālē. Un tādā ziņā, jā, man pieder CrossFit Rīga, un es gribu, lai cilvēki nāk pie manis, bet ja cilvēkam nesanāk pie manis pa ceļam, tad es viņam pateikšu, uz kurien iet, un tādā ziņā visi treneri, kas ir bijuši ar mums saistīti, un visas citas zāles, kas darbojas mūsu sfērā, šobrīd tā situācija ir tāda, vismaz manā burbulī, ka visi viens otru atbalsta un sūta viens pie otra, un mums tā klientu apmaiņa notiek ļoti dabiski un patīkami, jo nav vairs tā sajūta, ka tā kā tu ej pie viņiem. Tagad ir tieši tā, sajūta, ja ka tu- mēs ejam uz citām mājām. Ja tu nevari atnākt vingrot, piemēram, pie Mārča, tu labāk ej kaut kur vingrot, nevis nevingro Jā. nemaz, vai pie Annas, vai pie jebkura cita trenera, vai ne? Nu, Jā. ka tas, kā jau es minēju, mēs kā treneri esam ieinteresēti, lai cilvēki rūpējas par savu labsajūtu, par savu fizisko veselību. Un tomēr, Mārci, CrossFits tā ir tāda niša. Jā. Konkrēta niša, jā, un viena no 3 oficiālajām zālēm, CrossFit Rīga, kas vispār tā kā mums ir pieejams. Kā tu raksturotu šo kopienu? Jo mēs daudz dzirdam fitness, grupu nodarbības. CrossFits ir kaut kas tuč, citādāks. CrossFits ir nedaudz savādāks, un tieši tā lielākā atšķirība, es domāju, ir tajā, ka CrossFitā daudz ciešāk cilvēkiem izveidojas tā community sajūta, jo CrossFitā viss notiek grupu nodarbībās. Protams, cilvēki var trenēties arī paši, bet parasti tas jau būs augstākā līmenī, tad tev ir kaut kādi mērķi braukt uz sacensībām, bet tādā basic līmenī būs parasti cilvēciņi, kas nāk no darba, un viņš parasti nāks tajos 5 vai 6, un viņš katru dienu satiek tos pašus cilvēkus, un ar laiku ir arī tā saikne starp klientiem. Un es domāju, ka tā ir tā lielākā atšķirība un lielākais ieguvums, ka jūs redzat, kā jūs kopā augat, un ka piedzīvojot to, kad jūs visu kaut ko jaunu iemācāties, jo CrossFits ir savā ziņā nedaudz sarežģīts, un tādēļ daudz lielāka uzmanība tiek vērsta uz visu kaut kādiem tehniskiem elementiem un sarežģītākām lietām. Un tad cilvēkiem nāk tas gandarījums, ka viņš kaut ko ir iemācījies un ka viņš tagad kaut ko var parādīt, ko viņš māk. Un caur to veidojas tā saikne tieši ar to, kad es nodarbojos ar kaut ko savādāku, interesantāku. Un tad es bieži salīdzinu, ka CrossFits savā ziņā nav īsti kā fitnesa zāle. CrossFits ir nedaudz līdzīgāk kā basketbola vai hokeja komanda. Jūs visi sanākat kopā, spēlēt hokeju, jums visiem patīk tas, ko jūs darat, un pēc tam jūs jūtaties labi, jo jūs mākat labāk sist, labāk saspēlēties, labāk slidot vai vēl diezin ko, un salīdzinoši tas pats komandas efekts ir arī CrossFitā, jo galu galā tad sanāk, ka mēs īsti nenākam tik daudz kā vienkārši trenēt muskuļus, mēs vairāk nākam veidot kaut kādu saikni ar to, ko mēs darām. Tā tehnikas slīpēšana caur procesam, vai ne? Un vēl arī tieši tas aspekts, ka CrossFits ir ļoti cieši saistīts arī ar kardio. Un, teiksim, fitnes zālē mēs bieži apsēžamies vai paņemam telefonu rokās vai pauzes starp setiem. CrossFitā nav tāds brīdis, ka tev būtu laiks apsēsties telefonā, pasēdēt. Jo CrossFitā, kā tu atnāc, mēs kopā iesildamies, mēs kopā kaut ko pamācamies vai izdaram, tad ir tā aktīvā daļa, un tā aktīvā daļa ir ļoti grūta, smaga parasti. Protams, katrs pielāgo to slodzi, kā viņš tiek galā, un galā tā stunda paiet ļoti, ļoti ātri. Un es domāju, ka tas ir daudz līdzīgāk kā sporta treniņam. Jo sporta treniņā tu arī aizej, jūs visu laiku darat, un tad ģērbtuvē jūs parunājaties, vai ne? Un CrossFitā tā sajūta būs daudz, daudz līdzīgākā ejot uz hokeja treniņu nekā uz fitnesa zāli. Jūs abi divi viennozīmīgi esat zinoši, pieredzējuši, savu kaut kādu praksi jau ieguvuši, bet ja varētu laiku pagriezt atpakaļ un satikties ar sevi
uzsākot mācību procesu, Anna, ko tu sev teiktu, kā tu sev iedrošinātu nebaidīties darīt, ko var izdarīt varbūt ātrāk, kam vajag pievērst lielāku, padziļinātāku uzmanību? Ko tu teiktu savai starta es? Es noteikti teiktu to, ka, ja tev tā doma ir, tad nevajag viņu atlikt uz vēlāku laiku. Vienkārši paņemt, pieteikties un izmācīties, nolikt tos eksāmenus. Un nevilkt garumā arī ar eksāmeniem. Es zinu kolēģus, kas ir izmācījušies, bet joprojām gaida to īsto mirkli, kad nokārtot certifikāciju pašās beigās. Ja? Bet jo tu ilgāk to gaidi, to īsto mirkli, jo varbūt arī tā motivācija pazūd. Vienkārši rīkoties tad, kad tu sajūti to vilkmi, vienkārši neatlikt uz rītdienu to, ko tu vari izdarīt šodien. Kas tev pašai visvairāk patika tajā mācību procesā, pirms visiem eksāmeniem un certifikācijām, tieši no pašas? Lai arī es mācījos attālināti, man ļoti, protams, iepriecināja šī iespēja, ka var mācīties attālināt, jo man bija tikko piedzimis bērniņš, un tas bija tas mirklis, kad es nolēmu. Es jau dekrēta laikā zināju, ka pēc tam, kad man piedzims bērns, kad man būs bērnu kopšanas atvaļinājums, tad es gribēšu mācīties, nokārtot šo certifikātu. Un kas man patika vislabāk, man patika tā komunikācija ar maniem kursa biedriem. Lai arī mēs nekad mūžā nebijām tikušies, mēs tik tuvi kļuvām un tiešām čatojām arī ne par mācību tēmu un sarunājāmies, viens otram ļoti palīdzējām. Un tagad, kad mēs tiekamies kaut kur ārpus, ir tāds, mēs mācījāmies kopā, mēs pirmo reizi tiekamies, tā arī tāda community sajūta bija. Jā, kontaktu dibināšana. Jā, kontaktu dibināšana, jā. Tas man ļoti, ļoti patika mācību procesā. Mērķis, tu jau nojauc man nākamo jautājumu. Tu mācības vienreiz uzsāki, līdz galam nepabeidzi un pabeidzi tikai pēc tam. Kas tevi mudināja atgriezties atpakaļ pie mācībām? Tomēr, es saprotu, ne visiem mums ir tur visi priekšmeti vismīļākie vai ne, visus mēs labāk izprotam, bet skaidrs, ka tie visi veido vienu kopumu, zināšanu kopumu, kas mums ir nepieciešams, kas mums ir jāattīsta, jāpilnveido. Kāds bija tavs sajūtas mācoties par treneri? Ko tu izbaudīji visvairāk un kas tev varbūt tā nepārāk? Es domāju, ka man tas viens no lielākajiem aspektiem bija tieši tas, ka par cik es vienreiz mācījos un nepabeidzu, un pēc tam mācījos otrais, es tam visam procesam gāju cauri divreiz. Un lielākais secinājums bija tāds, ka tad, kad es otrais gāju cauri, bija pagājuši kādi 5 gadi. Otrais ejot cauri, es jau gāju ar daudz pieaugušāku cilvēku skatu tam cauri, jo pirmajā reizē studējot, daudz kas likās nevajadzīgi, lieki, un likās, labi, šeit ir kursā, vienkārši jāizdara. Otrais ejot cauri, pilnīgi visos kursos, arī tur, kur čatiņā visi raksta, priekš kam mēs šito mācamies. Pilnīgi visos kursos tu iegūsti kaut ko. Un pilnīgi visos kursos ir kaut kāda jēga un kaut kāda doma, kāpēc tev tas jāmācās. Un otrais ejot tam cauri, es to jēgu saskatīju ļoti ātri un viegli. Pirmajā reizē es viņu pat nemeklēju. Un es domāju, tas ir tāds liels ieteikums visiem, kas mācās. Pat ja tev liekas garlaicīgi, piemēram, pedagoģija vai anatomija, visos tajos kursos tu iegūsti kaut kādu informāciju, kas tev pēc tam potenciāli var būt noderīga. Nav teikts, ka viņi tev noderēs, bet ja tu ieraudzīsi, kur viņi noderēja, tad tev būs tāds, skaidrs, šo es mācījos, es zinu, kā uz to skatīties. Un es domāju, ka daudzi cilvēki
vispār studijās kā tādās, ne tikai sporta speciālistos, kursiem skrien cauri, bet tiem kursiem ir doma, kāpēc viņi tur ir ielikti. Jo viņi kaut kādu lomu spēlē tajā, kas tev nākotnē būs jāvar. Un es domāju, ka tas ir tāds liels ieteikums visiem, ka, ja reiz mācamies, tad mācamies kārtīgi. Nu, nevelti programma ir akreditēta balstoties uz konkrētām vadlīnijām, kas ir tas zināšanu kopums, kas trenerim, nu, vismaz tas pamats. Es teiktu, tas starta pamats, kas būtu jāzina, jāapgūst, un tad jau pēc tam ir stāsts par to pilnveidu, vai ne? Jā. Manuprāt, Mārcis, tu tā brīnišķīgi iedeva ceļa vārdus topošajiem un esošajiem sporta izglītības aģentūras studentiem. Anna, ko tu novēlētu vēl tiem, kas šobrīd, nu, varbūt domā vēl tikai, bet varbūt es esmu, nezinu, par vecu jau, lai mācītos, vai, nu, man jau kur profesija viena ir, nu, tad jāstrādā ar līdz galam. Tiem, kas vēl tā kā bišķītiņi pašaubās, mainīt vai nemainīt kaut ko savā dzīvē. Es noteikti gribu pateikt to, ka, ja, kā jau es teicu iepriekš, ja tev tas kaut kur jau ir prātā bijis, ka tu gribi to izdarīt un mācīties, noteikti iet un izdarīt to, jo pirmkārt tas ir tik lielisks veids, kā redzēt to jēgu savam darbam. Man liekas, treneru profesija ir viena no tām profesijām, kur tu vari ļoti sevi piepildīt kā profesionāls, jo tu redzi sava darba jēgu un rezultātus. Tas ir tāds viens no algas veidiem, ko tu saņem, kad tu redzi cilvēka labsajūtu, rezultātus veselībā, rezultātus sacensībās. Šī ir tāda skaista profesija. Un ja reiz tev ir tā doma bijusi, tad es noteikti novēlu to piepildīt. Jā, tiem cilvēciņiem, kas varbūt baidās, jo vecums absolūti nav šķērslis. Man arī bija kursbiedri, kur strādāja pilnīgi citā jomā, arī tāpat kā es, un tagad viņi vienkārši, viņiem absolūti cita enerģija ir, kad viņi ir treneri, viņi ir paši atplaukuši kā cilvēki un atraduši savu īsto ceļu šeit. Jā. Un man pašai arī, es teiktu tā, es sāku kā sporta entuziasts un arī savām pirmajām klientiem pilnīgi atklāti to teicu, es esmu sporta entuziasts, es esmu entuziasts un es vēlos dalīties ar to, ko es zinu, bet es neesmu certificēts treneris. Taču tad, kad es nokārtoju šo certifikāciju, mana karjera absolūti mainīja virzienu. Pilnīgi tā. Kā komēta, jo es jūtos daudz pārliecinātāk par sevi un savām zināšanām. Es ļoti daudz ko ieguvu, un tāpat kā Mārcis teica, ka kā mēs šito mācamies brīžiem, tur sākumā tev tā likās, ka šitas man nebūs vajadzīgs. Arī es senāk domāju, tas papīrs taču nav tik svarīgs, galvenais kāds cilvēks tu esi. Bet viņš ir svarīgs. Kopums. Nevis kā papīrs, bet tas, ko tu iegūsti, tās zināšanas. Tu kļūsti daudz novērtētāks, protams, ka daudz vērtīgāks kā profesionālis un daudz zinošāks. Tu daudz vairāk vari iedot cilvēkam, kad tev ir tās zināšanas. Un pēc tam tu pilnveidojies un apaudz ar citiem kursiem, pieredzēm un citām zināšanām. Tas arī ir svarīgi pilnveidoties, bet neiestrēgt pie tās vienas lietas, pie viena certifikāta, noteikti pilnveidoties. Jā, es pilnīgi piekrītu, un es teikšu jums abiem diviem paldies. Manuprāt, ārkārtīgi iedvesmojoši uzklausīt jūsu pieredzes stāstus, jūsu skatījumu uz treneru profesiju kā tādu, un arī baudīt jūsu sasniegumus un gandarījumu pašiem par to, ko jūs darat. Un es aicināšu arī tevi, ja tu vēl esi tikai sava ceļa sākumā, lai kļūtu par treneri, tad atceries, ka ceļš sāksies tad, kad tu spērsi pirmo soli. Lai tev veicas! Paldies jums! Un uz tikšanos jau kādā citā sarunā!